Labdien, mani sauc Dinija Gātere, esmu Rīgas Hanzas vidusskolas sporta skolotāja un arī direktora vietniece ārpusklases darbā. Jau 6 gadus. Sports, jo sports skolā un vispār sports, jo sportojies esmu jau no mazām dienām, un sports ir tāda kā dzirkstelīte visai tai ikdienai, un tas palīdz gan pašai justies un izskatīties labāk, un arī dot to bērniem to prieku, ko mēs varam caur sportu arī nodot. Un kāpēc skolotāji? Tāpēc, ka man vienmēr ir paticis būt ar bērniem, iemācīt, parādīt viņiem, kā labi pavadīt laiku, kā attīstīt sevi, kā gūt prieku no komandas sporta, un tas ir tas svarīgākais un tas īstākais, kādēļ tieši sports un sporta skolotāji. Grāmata man iedvesmoja rakstīt tas, ka sākot skolā pašai tas būtu ļoti noderējis, ir ļoti liels informācijas apjoms, kurā var ļoti viegli apmaldīties. Tādēļ šī grāmata dod iespēju saprast, kā tad šajā kompetenci pieejā neapmaldīties un sasniegt rezultātu, kas ir nepieciešams to 3 gadu ietvarā, tad šī grāmata ir tieši konkrēti par 1. klasi, ko darīt 1. klasē, pa stundām, pa tēmām, pa minūtēm, tā lai jūs spētu sasniegt to sasniedzamo komplekso rezultātu, kas ir nepieciešams jau 3. klasē. Šī mācību grāmata ir kā ceļvedis sporta skolotājiem, ne tikai jaunajiem, bet arī pieredzes bagātākajiem sporta jomā, smelties iedvesmu un pielāgot šo mācību materiālu savai ikdienas darbībai. Šo rokas grāmatu var izmantot visi mācību priekšmetu skolotāji, jo tā palīdz tikt galā ar skolēnu neizsīkstošo enerģiju. Gan ikdienā, dinamiskajās pauzēs, gan pagarināto grupu skolotāji, kurai var atvērt grāmatu un apskatīties iesildošās daļas vingrinājumus, galvenās daļas uzdevumus, tāpat arī nobeiguma daļas, smelties iedvesmu un pielietot to savā ikdienā, praksē. Savā rokas grāmatā esmu izmantojusi Skola 2030 piedāvātos moduļus, kurus esmu pilnveidojusi un pielāgojusi ikdienas darbam, kurus esmu sadalījusi apakštēmās, stundu tēmās, un šajā rokas grāmatā variet redzēt konkrētus stundu plānus 40 minūtēm. Šajā rokas grāmatā ir iekļauti tematiskie plāni, detalizēti stundu plāni, kā arī sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, nepieciešamie resursi. Šis ir materiāls, kuru var izmantot jebkurš skolotājs, ja ir nepieciešamība aizvietot sporta skolotāju mācību nodarbību. Nopērkot šo rokas grāmatu, tev vairs nebūs jālauz galva, jo visas mācību nodarbības jau ir uzrakstītas, atver grāmatu un dodies sporta zālē. Izvēlos volejbola bumbu, nostājos riņķi pa vidu. Lēciens pa kreisi, vidū pa kreisi atpakaļ, bumbu brīvi vadu un ripinu caur dzeltenajām micītēm. Paņemu bumbu rokās un driblēju. Nostājos pie zilās līnijas un metiens vārtos. Uzdevumu sākam pie dzeltenajām micītēm, brīvi pārvietojamies līdz vingrošanas solam. Kāpjam augšā un liekot papēdi pie purngala, pārvietojamies lēnām, uzmanīgi, tam pāri lēns skrejiens cauri konusiem līdz locī ar labo kāju, lēcieni pāri barjeriņām ar kreiso kāju, lēcieni pāri barjeriņām.